kad tu biji Olimpiskajās spēlēs, labi, tie bija citi gadi, citi turnīri. Tajā laikā ģenerāla menedžers vai treneri vai Kiros Lipmans kāds nāca pie tevis un teica, Klau, tu taču čempioni būs. Vienkārši uzprasīt tādu jautājumu Olimpisko spēļu laikā. Pirms, pēc lidmašīnā. Man nevajadzēja neko prasīt. Visi zināja, ka tu būsi. Visi Tu redzēji zināja, ka kādam es būšu. citam, ka kāds piegāja klāt un teica, Klau. Nē, nedzirdēju. Zini kā, man liekas, ka toreiz jau bija šausmīgs retums, ja kāds nebrauca un atteica, ja viņš varēja aizbraukt. Tas īstenībā bija ļoti reti. Jā, pirmais, man liekas, gadījums bija, ka Jānis pateica, ka nebrauks sprukts. Jā. Tāds arī kā viss cepās. Drausmīgi. Kā viņš tā var atļauties un ko un kā. Jānis vienkārši godīgi, tā tāds kārtīgs vienkārši čalis pasaka, es vienkārši esmu piekusis, es gribu atpūsties. Un tas cilvēkiem ļoti nepatika. No kā tu esi piekusis? Izlasē spēlējis piekus, Jā, izlasē nepiekūst. Tad bija, zinot, bez mazliet tas tāds vienīgais gadījums, ko es atceros, ka, tā kā bez ļoti normāla iemesla cilvēks pateica, ka viņš negrib spēlēt.